Aiziet? Eju, nu čau! Čau, draugi! Nākam skatīties. Pagaid, stop. Jūs nevarat iedomāties, kas man ir piegādāts šodien. Tikko no fabrikas. Tikko no fabrikas svaigs piests. Tā kā ejam šurp, es jums parādīšu. 3, 2, 1, bāms! Jūs paskatieties uz šito te monstru. Uz šito tā, pagaid, tā stāvi. Tāda thumbnailam man bildīt vajag. Šitā te? Nē, filmē. Tātad, kas mums tas tāds ir? Tas mums ir Rīga 13, ja? Ja nemaldos, tad rekur mans pirmais dampis Rīga 11, ja? Šitais te ir. Un šitais te ir Rīga 13. Un šitais te bija, ja šitais te bija, nu, ko vecais tur jaunībā stumdīja, tad šitais te ir mans bērnības stumjamais pļērdaks. Kā Rujienā teica, kā Rujienā sauc plirkšs. Plirkšs, poiši, iesa plirkšs izgās. Plirkšķis, jā, plirkšs. Tātad šitais bija mans plirkšs, Rīga 13, kurš ir diezgan daudz vairāk kaut kādas lietas vajag nekā šitam. Un šitam, starp citu, pirmkārt, es gribu nenormāli paldies pateikt Džekam, kurš man atveda, nu, principā, jūs zināt, ka es to jumtu mainu, un Džeks, kurš atveda šitos te bleķus jumtam, nu, es biju, protams, pats darbā, un atveda, reku man rīziņai beņķi. Rīdziņai beņķi atved, iedomājieties. Te ir maziņš darbiņš jāuzdara, te ir vienkārši šitais, te ir nolūzis, tas ir, nu, tur tāds, varēšu atsvaidzināt savus metinātāju prasmes atmiņā, un re, kur ir beņķis, skatieties, tā, pagaid. Nu, nē, nu šitā nē, pagaid, kā viņš tas tā. Šitā vai šitā, nu labi, sūc ar visu, to mēs pēc tam uzmetināsim, bet man ir oriģinālais beņķis, re, kur rīdziņai. Re, kur čiks, skaties. Bams! Normāls skats, ne? Nu jau gan varēs vālēt tā kā lielais, bļin. Ot šitā ir ķēle. Nu, principā, viss, kas man tagad viņam trūkst, ir priekšā lampa un aizmugurē lampa, ja? Un pa lielam reāli viss ir, pilnīgs stoks, viss viņu vienkārši vajag tagad atsvaidzināt. Tā kā beņķis pat ir, rekur, jā, viņš viss taisās vadā šitais te. Re? Te ieliek kaut kāds atslēgas iekšā. Saliek atslēgas iekšā, bams, čik. Es gan domāju, ka tur bija jābūt tā kā ar atslēgu attais, bet, nu labi, laikam jau nē. Jā, beņķis normālā, principā, stāvoklī bišķi uzfrišināt, un tā neņemat vērā, es te bišķiņu tīru mašīnu šodien, tāda maziņa šitā te notiek. Tātad, labi, davai fiks par rīdziņu, šitais ir mans bērnības damps. Cik, nu, es gan nebiju baigais moto-džeks, jā, es bišķiņu tur ar ričukiem paņēmos, un tad, jā, vien brīdi pastumdīju to plirkšu. Un plirkšiem, es nezinu, jāpamēģina šās riepas uzpumpēt, varbūt arī gaiss tur. Nu jā, nu tas tā, paskatīsimies. Bet principā... Sēdeklis ir tik grunts. Sēdeklis. Es nezinu, kas tas, kādā veidā tas sēdeklis tika taisīs. Reāli, tā ir jaka kaut kāda. Tā moši normāla jaka, nevajag jaku. Ja kādam vajag jaku, dod ziņu. Bet principā, jā, normāls beņķis. Galvenais, ka mīksts uz bagāžnieku, bet te ir to lielam... Es nemaz nezinu, kāds oriģinālais tas beņķis izskatās. Varbūt tās pats kā tā ir Rīgai. Bet, nu jā, beņķi, tā ir parodija. To mēs, protams, ņemsim nost. Un galvenais atnest, pasties šito te meistardārbu. Pasties puļķis. Reku koka puļķis. Un to es pats uzmeistaroju, lai kājas, kur līdz... Nu, kur ideja paņemt un uzčinīt vienkārši koka puļķi ielikt? Nē, kāds šodien? Tas taču bija bērnībā. Tas koks tāds sveiks. Vienkārši puļķi. Un es nezinu, šitais jau arī reāli kaut kāds samaģēlka izskatās, metinājums kaut kāds. Brēmušu pedāls, pasties, cik normāls funkcionē. Normāls funkcionējums. Jā, nu jā, tātad, kas šitam trūks? Nu šitam te jā, bišķiņ vairāk. Es gan nezinu, cik šitais ir ejošs, vai šito varētu palaist vai nē. Bet varbūt, ka priko pēc varētu arī pamēģināt. Tātad rats jāuzliek. Kas mums te ir? Te ir gāzes ručka, un pati stūra nav. Tad šitam te, nu, ja kāds skatās, un varbūt man jau arī pa šito detaļām tur pāris džeki pieteicās, kā esot kaut kāds detaļas, bet, nu, tur redzēs, kas būs vai nebūs. Un tad šitam varbūt, ka ir kādam stūre, šitam vajag stūri, nu, un tad šeit, kas mums te apakšā notiek, es nemaz īsti nezinu, kam te ir jābūt un kā viņam ir jāizskatās īsti, būs jāpapēta, bet, nu, principā, pasties izpūtējis. Tas droši vien, ka ir tāds arī ir, jā, oriģinālais. Te gan ar drātīm kaut kādām savilkts ir. Ķēde ir vienkārši nenormāli nospriegota. Un,
Nu, arī, jā, te ir jāskatās, kas te ir, kas nav. Varbūt jāpieliek rats un nu stūris jau nav, ko tad es tur pastumdīšu bez stūris. Bet, nu jā, tad ir vēl te kaut kāds šāds tāds lietiņas te ķēdi. Šitais te laikam būs sajūga, jā, sajūga ručka. Nu jā, varētu būt, ka sajūga ručka. Protams, vāciņš, ko neliek nekad virsū, jā, jo vienmēr kaut kas tur jāskrūvē. Un kas te šitais ir, šitais ir ratam priekšā, laikam, jā. Priekšējiem ratam šitais te ir bremze. Jā, arī tāds pats. Nu jā. Un jā, nu tā kā šitāds te man ir vēl viens projektiņš, principā divi ziemas projektiņi man. Pagaidām jau vēl laika nav, kaut ko gribēju teikt? Pa lielam pagaidām laika nav. Vēl ir kaut kāda darba jāpiedara, jāpabeidz, kamēr vēl laiciņš ir normāls. Un tad ir jāsakārto šitais te midzenis. Nu, te ir pamatīgs bārdeks, te vienkārši te vēl jumtu džekiem, tur trepi stāv un vēl tā vate. Un, nu, te ir reāli normāli kārtība jāievieš. Es šito te gribu līdz ziemai savest kārtībā, lai te man ir normāla vieta, kur kaut ko darīt. Nu, tur pastumt, tur nevajadzīgu aiznes projām un visu smuku sastumt. Un, principā, es gribētu arī galdu. Es pat nezinu, vai stūrī varbūt, vai vienkārši gar vienu malu galdu normāli uztaisīt. Nu, plaukti te ir, bet tie ir jāsakārto un jāatbrīvo. Bet starp citu skaties, kas vēl man ir. Man ir Rihards. Man ir numurs, manējā uzdāvināja, bet es nelieku, es nezinu, man nepatīk, man kaut kā tas nav priekš manīm, bet likt numuru zīmē. Varbūt kādreiz kaut ko, es pat nezinu, bet man liekas, ka nē, man liekas, ka man negribās savu vārdu likt mašīnā priekšā, kaut kā tas nebūs priekš manīm, laikam. Bet jā, garāžā kaut kur būs jānoliek. Tā kā jā, nu te ir visi šitie te vērķi jāsastum, jāsaliek, un tad var kaut ko sākt činīt augšā lēnā garā, visu jaukt nost. Likt virsū vienu, otru. Jā, bet reāli interesē, vai šito te varētu dabūt pie dzīvības. Bļin, kā dabūt stūri kaut kur, vai pat noņemt no šitā stūri un pamēģināt pastumdīt šito, paļurkāt, vai šito var dabūt pie dziesmas vai nevar. Nu jā, šitais jau ir arī pats mans krāsojums, man liekas, es pats arī viņu esmu krāsojis droši vien to visu šito vērķi vienkārši pinzeli droši vien. Jā, šitāds daikts. Nu labi, es nezinu, ko es tur vēl jums par viņu varu uzfilmēt, jā, jūs paši redzat, un principā, ja kādam ir kaut kādas detaļas vai kaut kādi varianti, stūri, sēdeklis, tur kājām, kaut kā lēnā garā lasīt pa detaļām kopā un uzķūnēt, jā, un nākošu pavasari varētu vālēt. Labi, es nezinu, tas bija tāds fiksais vidīgs, vienkārši gribēju uzfilmēt, jo iepriekšējais par Rīgu 11 diezgan daudz cilvēkiem interesējas, bet viņš pabrīnījās, ka diezgan daudz skatījumu, ja, priekš tādu vidīgi, bet tāpēc domāju, ir jāuzfilmē arī šitais vērķis. Un visu, un nākošais man ir jāiet montēt video no šitā te dzimšanas dienas izbrauciena, moto izbrauciena, tur diezgan foršs vidīgs varētu sanākt, bet man reāli tagad brīvdienas būs laiks, bišķi jāpasēž un jāuzmontē un to arī ielikt. Un tad jau vēl jālaiž, jāuzfilmē būs šitie te jumta alumīnijas jāved uz tolmētu. Tur es domāju, es arī atsevišķi vidīgi uzfilmēšu, pastīsies, cik dabūs par to, ja par tiem bleķiem, jumta bleķiem toreiz dabūja kaut kādu 80 eiro, ja? Tad tagad tikpat daudz alumīnijas, nu tur alumīnijas, man liekas, gāja kaut kādi 4 reiz dārgāk, tā kā skatīsimies, cik par tiem dabūs, to es domāju, atsevišķi vidīgi uzfilmēšu. Un kaut kā tā, 9 minūtes un 16, ko es vēl gribēju izstāstīt, tātad, es toši domāju, jānovelk vidīgs līdz 10 minūtēm. Tātad, vēl fiksējs par riepām. Tātad, kur un kā un cik Latvijā labāk pirkt riepas. Principā, es iegāju smiltenē tajā, kā viņa līgums vai līgums, vai es nezinu, kā viņš saucās, tas veikals, servis, tur eļu nopirku mašīnai, un es arī uzprasīju, cik riepas viņiem tur maksātu. Un es gribu, reāli, man ir, rekur, 225, 55, 18. Un es prasīju, cik maksā
normālas tādas ziemenieces, ja, tādas agresīvās, ar foršu protektoru, tādas agresīvas riepas ar radzēm. Un tad, principā, viņas sāks pētīt un skatījās. Budžeta variants bija kaut kāda 85 eiro vai 80 eiro, kaut kas tāds par riepu. Bet viņiem, nu, par cik budžeta variants, tur laikam... Un vēl bija, nākošais jau bija pa 160 riepa, ja, tās tipa labas. Bet, blin, baigā starpība, 80, nu, reāls pus dārgāk. Bet tām budžeta laikam, nu, tā kā rādzes ātrāk noēdot un viņas skaļākas esot. Bet, nu, zin kā, man jau reāli lielākoties pa zeminiekiem jāvālē būs un pa ledus ceļiem, tā teikt, un pa sniegiem un kupenām. Un tā kā man jau pa lielam tur tas skaļums vai tās rādzes ir tik ātri nenoēstos. Tā kā es nezinu, nu jā, varbūt ir kāda moža, nu jā, kur cilvēki pērk riepas un cik varētu maksāt. Tādas normālas, agresīvās radzēm. Un tas bija arī viss, ko es gribēju uzprasīt jums par tām riepām. Un tā kaut kā, labi, viss, metīsim tagad mieru, jāpadara šāds lietiņas, un tad jau jāuzfilmē arī būs šitais otrais vidīs. Labi, viss, pietiek, pļurksēt, davai, čau!